Ūdenstilpnes Latvijas vasarā iegūst arī praktisku nozīmi. Izrādās vietējos apstākļos iespējams baudīt pat zemūdens priekus. Daivings jeb niršana ir iespēja ikvienam pabūt bezsvara stāvoklī un sajust brīvo lidojumu gluži kā kosmosā. Daudzi, gluži pamatoti, daivingu uzskata par vienu no vispilnīgākajiem meditācijas veidiem, jo iegremdējoties cilvēks ir vienatnē ar sevi un atrodas pilnīgas harmonijas pasaulē. Kad kluba Korāla Latvija īpašniece Lijāna izmēģināja niršanas burvību, piedzīvotais iepatikās tik ļoti, ka radās vēlme pašai izveidot savu klubu. Un tagad daivinga centram rit jau 5. darbības gads. Šobrīd tas bāzējas Rīgā, Cēsīs un Liepājā. Un 5 instruktoru vadībā ik viens var apgūt nirēja pamatiemaņas, doties zemūdens ekskursijās vai arī iegūt nirēja instruktora certifikāciju. Kluba instruktori ir vienkārši enerģiski cilvēki, kuriem patīk nirta. Nevis tikai mācīt nirt, bet nirt arī pašiem. Un pārsvarā visi ar to ir arī sākuši, kad ir sākuši nirt paši un sapratuši, ka tas ir tas, ko viņi vēlas parādīt un iemācīt arī citiem. Zemūdens pasaule tā ir pavisam cita pasaule, kur mēs varam atslēgties no ikdienas rutīnas, baudīt to, kas tur ir, vienkārši vērot zivis, ūdens zāles, baudīt. Lai iepazītu aizraujošo zemūdens pasauli, sākumā būs jānoklausās neliels ievadkurs par zemūdens niršanu un drošības noteikumiem. Tad nirēji dodas uz baseinu vai atklāto ūdens tilpni. Taču pirms doties ūdenī, nirējiem vēlreiz izskaidro drošības noteikumus, māca zīmju valodu, dažādus vingrinājumus, kā sazināties zem ūdens un to, kā apieties ar niršanas aprīkojumu. Daivera jeb nirēja aprīkojums pirmkārt sastāv no hidrotērpa. Nepieciešams būs arī balons, kas pildīts ar saspiestu gaisu un nodrošinās nirēju ar gaisu zem ūdens. Balonu stiprina klāt speciālai vestei, kas balonu notur uz nirēja muguras un ar kuras palīdzību tiek regulēts gaisa apjoms vestē, šādi kontrolējot nirēja peldspēju. Tas nozīmē, iegremdējoties ūdens tilpnē, no vestes gaisu laiž laukā. Savukārt, lai nirējs negrimtu dziļāk, veste nedaudz atkal piepilda ar gaisu. Regulators, kas stiprinās pie balona, sastāv no pamatregulātora, kas nodrošina vieglu un ērtu elpošanu, alternatīvā gaisa padeves avota, kas paredzēts pāriniekam, instrumentu paneļa vai konsoles un zemā spiediena inflatoru šļaukas. Vēl būs nepieciešama josta ar vairākiem pāris kilogramus smagiem svina atsvariem, kas nodrošina daiveru iegremdēšanos. Vajadzīgas būs arī peldpleznas, kā arī speciāla niršanas maska, kuru pirms vilkšanas izskalo, lai tā neaizsvīstu. Kad nirējs ir saņēmis aprīkojumu un apguvis instruktoru norādījumus, viņš dodas ūdenī. Instruktors nemitīgi uzrauga iesācēju, sazinās ar viņu zīmju valodā un palīdz nepieciešamības gadījumā. Lai iegūtu pirmā līmeņa daivera certifikātu, nepieciešamas 5 nodarbības baseinā un 4 nodarbības atklātā ūdens tilpnē. Niršanas vietas ir atkarīgas no laika apstākļiem un klienta vēlmēm. Visbiežāk nirēji dodas uz Slokas karjeru Pierīgā. Šeit viņiem ir sava mazā paradīze zem ūdens. Karjerā ir apzināti nogremdēti vairāki priekšmeti, ko nirēji apmācību laikā uzdevumu veidā atrod. Pēc izmēģinājuma niršanas daiveris iegūsta diplomu, bet pēc pilna mācību kursa pabeigšanas iegūst certifikātu. Latvijas ūdeņi viennozīmīgi ir vieni no sarežģītākajiem ūdeņiem tīri dēļ redzamības un arī ūdens temperatūras. Iemācoties nirt šeit Latvijā, aizbraucot jebkuru citu vietu pasaulē, nebūs nekādu problēmu, jūs jutīsieties kā dievi, jo šeit nirt tiešām ir diezgan sarežģīti un grūti. Interesantākie ūdeņi manā skatījumā, ko es varu no tādiem tuvākiem minēt, ir šī Lietuvas ezers Plataļai rezervātā, kas atrodas, uz kur arī mēs braucam nirta, kur tīri tu saproti to, cik gatavs tu esi niršanai, kā tu spēj valdīt pār savām emocijām, jūtām, spēj saņemt sevi rokās zem ūdens. Daivings pieder pie ekstrēmajiem sporta veidiem, taču, lai ar to nodarbotos, nav obligāti jābūt labam peldētājam. Galvenais – pilnībā uzticēties instruktoru norādījumiem. Principā ar daivingu var nodarboties jebkurš cilvēks, sākot no 8 gadu vecuma līdz kamēr viņš vien jūt, ja ar veselību ir viss kārtībā. Nav cilvēki, kas nevar nodarboties ar daivingu. Šobrīd nirēju klubs Korāla Latvija piedāvā jaunu risinājumu tradicionālo vecmeitu un vecpuišu ballīšu rīkošanā, proti tās rīkot zem ūdens, kas izvēršas kā jautrs un neaizmirstams piedzīvojums gaviļniekam. Nepieciešamības gadījumā nirēju kluba komanda spēja veikt ūdens tilpņu gultnes izpēti, priekšmetu atrašanu un izcelšanu. Komandai arī izveidojušās savas kluba tradīcijas, proti sezonas atklāšanu sākt ar Slokas karjeru atbrīvošanu no liekajiem atpūtnieku samestajiem priekšmetiem. Nereti, dodoties zemūdens ekskursijās, gadās atrast arī pa kādai trofejai.